tas mūsu redzējums ir, ka mēs varam uzbūvēt māju konkrētā laikā par konkrētu cenu. Un mājas izmaksas jau nav tikai pati mājas būvniecība, bet ir māja jāiekārto. Tas mūsu piedāvātais produkts ir tāds, ka mēs saliekam kopā ļoti kvalitatīvu, labu mūra māju ar pēc iespējas mazākām izmaksām. Internetā ir tik daudz negatīvu stāstu, ka ir grūti saprast, kam vispār uzticēties. Būvniecībā es esmu no bērnības. Esmu būvbedrējs izaudzis. Kā uzņēmums mēs esam 90. gads. Visa mana dzīve ir būvniecība. Visvairāk biedē tieši izmaksas, ne tikai pati būvniecība. Kādas ir ziemas mēnešos elektrības izmaksas? Man liekas, tas ir ļoti labs cipars. Tagad, pieņemsim, šī gada ziemā, kas bija pēdējos 10 vairāk gados augstākā ziema, kopējās elektrības izmaksas. Sveicināts, dārgais klausītāj! Mans vārds ir Līga Granda. Un es esmu Gvido Grands. Un mēs kopā vadam būvuzņēmumu GLG Būve. Un šis ir podcasts Pamati, kurā mēs stāstam par drošas un ilgspējīgas ģimenes mājas būvniecību. No pamatiem līdz sirdsmieram. Šajā epizodē mēs atbildēsim uz mūsu potenciālu klientu jautājumiem un visbiežākajām bažām. No izmaksām un projektēšanas līdz praktiskiem jautājumiem par būvniecības procesu. Kā pirmo ēpastu es lasīšu šoreiz. Raksta Anastāsija. Ilgi pētīju jūsu projektus, bet man ir bail, ka tipēta māja nozīmēs, ka neko nevarēšu pielāgot sev. Gribētos saprast, cik daudz vispār drīkst mainīt, vai tas nav copy-paste variants? Es neteiktu, ka tas ir copy-paste jautājums, bet ir kaut kādas fundamentālās lietas, kas noteikti paliek, kas ir nemainīgas. Kā māja ārējā dimensija, pamati, tās lietas noteikti nemainīs. Tās mēs nemainām. Jumtu mēs nemainām, bet ir iespēja mainīt logus, ir iespēja mainīt starpsienas, elektrību, var pamainīt kaut kādas lietiņas. Tā kā es domāju, ka diezgan daudz, un visbiežāk arī cilvēks saprot, ka ļoti daudz ko viņi beigās var izmainīt. Pat arī, ja izvēlās rezervēt māju mūsu ciematā. Bet bieži vien taču taisa ģeoloģiju. Un pamatu tomēr ir jāmaina. Tur, kur ir ģeoloģija, kur pieprasa, tur mēs, protams, mainām arī pamatus. Bet mēs pamatus mainām nevis dimensijās, bet mēs pamatus mainām, vai tā ir plātne, vai tie ir lentveida pamati. Jebkurā zemes gabalā ir ģeoloģija, mēs iepazīstamies ar zemes uzbūvu, kas ir struktūra un tā tālāk. Un tanī brīdī mēs izlemjam, kāda ir pamata, vai tie ir plātne, vai tā ir lentveida pamati. Bet pa lielam dimensijas, kas ir izmēros, māja paliek tāpat. Mēs varam mainīt kaut kādas starpsienas, mēs varam pārbīdīt, mēs varam logu izvietojumus lielāks, mazāks. Cik daudz izmaiņas var pieļaut iekšējā plānojumā? Iekšējā plānojumā, kā jau es minēju, var pieļaut starpsienas, var mainīt. Var izvēlēties, vai tā būs flīžu grīda, vai tas būs paklājs. Var izvēlēties, varbūt tas būs vinils vai kaut kas cits. Tas ir dizaina elements, mēs varam mainīt. Mēs varam pat nomainīt izkārtojumu istabām. Varbūt 3 istabas, 4 istabas, 5 istabas. Un logu izmērs varam mainīt. Man šķiet, ka ļoti daudz, ko mēs varam mainīt. Galvenais, ka mūsu tā kopējā kvadratūra ir plus mīnus šie 128, 129 kvadrātmetri. Tad tāds jautājums no klienta. Vai būvniecības procesā arī var pieļaut kādas izmaiņas? Neiespējams nav nekas. Mums pat ir bijuši gadījumi, ka mēs nomainām, gan starpsienas nomainām būvniecības procesā, gan arī podus pārbūvējam būvniecības procesā. Bet tas izmaksā ļoti dārgi. Tas izmaksā dārgi, ja ir paredzēts brīvstāvošais pods, tas attiecīgi būs savādāk sienas izbūve, būs tāms sadārdzinājums, tāpat varbūt kaut kāda niša tur var veidoties. Tas veido izmaksas, un ja tāda ir 2 vai 3, tad tas ir reiz 3. Attiecīgi starpsienas ir ievilktas siltās grīdas. Siltajās grīdās ir ielikt katrā telpā, ir izveidotā ka var regulēt katru telpu atsevišķi. Ja es tagad nomainīšu sienas, tur izveidošu no 3 istabām uz 4 istabām, tas nozīmē, ka es nevarēšu vairs attiecīgi atsevišķi regulēt katru istabu, bet būs man kaut kāda kopējā temperatūra.
logi nebūs attiecīgi sev vērtā vietā. Būvniecības procesā ir nedaudz sarežģīti. Es pat teiktu, daudz sarežģītāk. Tāpēc mēs parasti projektēšanas gaitā pēc iespējas vairāk paredzam visu uzreiz. Jā, tā ir būtiska lieta. Lai, ja mēs izdomājam, ka tie ir 240 vai 250 tūkstoši, tad lai tik tas arī būtu. Nevis, kad procesā tur pieaug vēl 3, vēl 5 vai vēl 7 tūkstoši, bet ka mēs tiešām varam noturēties attiecīgi pie konkrēti norunātajām cenām. Un tad, attiecīgi, mēs sākumā to pirms slēdzam visas vienošanās uz būvniecību. Attiecīgi, šī projekta izstrāde ir ļoti svarīgs etaps. Vai celtniecības gaitā var nomainīt blokus, no kā mūrējam ārsienas? Ja viņiem nemainās izmēri šajos blokos, tad var mainīt. Iespējams, pašā būvniecībā kaut kas ir nedaudz savādāk. Jo katram blokam ir kaut kāda nosacījuma, kam ir vajadzīga armatūra, kam nav vajadzīga armatūra. Kuram līme liek šādā veidā, kādam citam liek vēl savādākā veidā. Tās ir kaut kādas izmaiņas, bet to var izdarīt. Jā. Vai var izvēlēties mājas gala sienu? Veidot no daudz logiem. Šāds jautājums arī ir mūsu citu klientu vidū, ka viņi vēlās paredzēt mājas gala sienā lielu un plašu logu, kas iespējams varētu būt bīdāms. Un viņi grib šo logu, jo ir redzējuši kādā no skaistajiem Pinterest bildēm un saka, atstājam visu kā jūsu, bet paredzam tur pa to sienu logu. Viņi to saka būvniecības procesā vai sākumā? Sākumā, atstājot mūsu risinājumu. Jā. Vai ir kādas lietas, kas viņiem būtu jārēķinās? Viņiem būtu noteikti jārēķinās ar šī loga izmaksām, ar šīm loga montāžas izmaksām, ar kādiem pārseģu risinājumiem, kas veidos izmaksas. Tās ir lietas, ar ko jārēķinās. Mūsu standarta variantā, tipveida mājas projektā, viesistabā ir paredzēta 3 metrus plata logu aile, kur ir aptuveni 2,50 garumā augstumā. Un es saņemu daudz jautājumus, vai varētu šos logus paredzēt bez tiem mazajiem lodziņiem augšā. Bet mēs varam paredzēt bez šiem maziem lodziņiem augšpusē, bet tad ir nedaudz dārgāk šie logi. Un, mēs viņus varam paredzēt alumīnija, plasmas ar 2 kamerām, 3 kamerām, melns, balts, pelēks, dažādākos toņos. Bet jārēķinās ar izmaksām. Mūsu plāns ir, tas mūsu piedāvātais produkts ir tāds, ka mēs saliekam kopā ļoti kvalitatīvu, labu mūra māju ar pēc iespējas mazākām izmaksām. Ka mēs varam daudz ko ielikt visādas foršas lietiņas iekšā, bet kad izmaksas mēs varam noturēt. Un pieņemsim šādu logu cenas atšķirību uz šādu vienu logu ir aptuveni 500 līdz 900 eiro. Daļa to, ka mums ir vērtne 2,50 augstumā. Loks mums ir pavisam savādāks. Tas, uz ko mēs liekam uzsvaru. Es varu uzcelt māju ar stiklu, stūriem, vēl kaut ko. Mēs to varam izdarīt. Bet tad māja vairs nemaksās 250, bet 300 tūkstoši beigās. Jā, jo tas mūsu redzējums ir, ka mēs varam uzbūvēt māju konkrētā laikā par konkrētu cenu. Un mājas izmaksas jau nav tikai pati mājas būvniecība, bet ir māja jāiekārto, jāparedz, kad būs virtuves mēbeles, skapji. Tāpat arī jāparedz, ka ir jāiekārto labiekārtojums, mauriņš, bruģis un sēta. Ja tas ir tas, ko ļoti gribās, to var paredzēt. Un jebkuras izmaiņas būvniecības procesā, tas nav tā, kad izdomāja pārbūvēt sienu. Mūsu komandas strādā uz vairākām mājām. Tas nozīmē, viena komanda atbrauc, ieliek pamats, atbrauc nākamā komanda mūrē, atbrauc vēl viena komanda, liek sienas. Šeit liekot sienas, pēkšņi izdomā, ka sienas mainās, bet šai nākamajai komandai, kas liek sienas, viņai jau ir nākamajā nedēļā jābūt citā objektā, piemēram. Un, lai šis objekts netiktu ievilkts termiņos,
mēs braucam uz to citu objektu. Un šis cilvēks, kas gribēja nomainīt sienu, pie viņa objekta iespējams dēļ to vienu sienu atgriežamies tikai pēc 3 nedēļām atpakaļ. Un tad jārēķinās arī uz ļoti kaut kādiem termiņu izmaiņām. Kad mēs mainām, ka mainās arī ļoti un būtiski mainās un termiņi. Un katras sienas jau ir kaut kādas tehniski risinājumi paredzēti, ko arī būtu jāpārplāno. Domājot par sienām, mēs mūsu tipai projektā krāsojam visas sienas vienādā krāsā un tā skaitā arī griestus. Un te klients jautā, vai var katrā istabā paredzēt katru istabu savādāk? Mēs krāsojam visu vienā tonī. Tas pilnībā maksā tās ir cits izmaksas. Vienreiz iemērcē ar vienu to rullu, ar vienu krāsu, ar vienu to vannu, ar visu vienu. Mēs norulējam visu, pilnīgi visu māju, visu griestus, visu. Mēs to izdarām ļoti ātri. Ja mēs gribam vienu istabu tādā krāsā, vienu sienu tādā krāsā, tad man vajag katram savs rullis, katram savu vanna, man to vajag mainīt, pārlikt. Tad man skoču jālīmē, viss ir jānolīmē gar sienu, jānolīmē gar griestiem, jānolīmē varbūt ir vēl kaut kādas lietas. Un tas vienkārši to visu, ne tikai dubultā laikā, bet 3-karšs laiks. Un cenu tas maina. Cik ilgi būtu, ja būtu katra istaba savā krāsā? 2 tik. Tikko kā kaut kas mēs kaut ko mainām, tad tas šī gadījumā uz krāsošanu noteikti tas būtu 2 reizes ilgāk. Tu jau minēji, ka mēs strādājam ar dažādiem grīdas segumiem. Strādājam dažādiem grīdas Mums ir segumiem. siltās grīdas. Mums ir siltās grīdas, jā, bet ļoti būtiski ir ņemt vērā nosacījumu uz siltajām grīdām. Pieņemsim, ir ielikts grīdās lamināts siltajās grīdās, kurš nav paredzēts pie lielas temperatūras. Un lamināts var sarauties ļoti būtiski, var mainīties. Tāds būs daudz garantijas gadījumu, ko jābrauc un jālabo. Tāpēc mēs laminātu principā vairs nepiedāvājam savos projektos. Vai var mājas galus mūrēt, nevis veidot koku? Tieši domāts ir par tieši jumta to daļu. Frontoni, jā. Jā, to var mūrēt. Mēs vairākos projektos viņu mūrējam. Mēs taisam arī viņu mūrēt. Ir mūrēts un ir koka. Kas būtu jārēķinās, no kurienes būtu jumta lūka? Ja tā mums bija parasti tajā koku galasienā, ja klients izvēlās mūrētu. Ir tā, ka ir risinājums, kad ir līdzīgs logris, kā loks, tāds durtiņas augšā var taisīt. Tas ir viens variants. Un otrs variants ir, kad piekļuva jumtam vēniņiem, kādai apkopē vai apskatīties ik pa laikam, ir caur dzīvojamo zonu. Vai tas ir gaitenī kāda lūka ir vai kādā istabā. Mūsu standarta projektā nav trapas katlu telpā, bet, ja grib, var paredzēt, un kādas ir priekšrocības un kādi riski? Trapu katlu telpā var paredzēt. Jārēķinās ir ar to, kad ir vajadzīgs traps ar šo aromātu smaku aiztur, lai nav nekāds nepatīkams smaks telpā, jo tur netiek ūdens tecināts. Kā parastā trapā. Protams, izmaksas, jo ir jātaisa kritumi flīzēm un viss ir jāuztaisa kritumiem. Tas nedaudz atkal viss maina. Jā, un salīdzinoši, ja mēs domājam par šo trapu, cik bieži var gadīties noplūde katlu telpā? Varbūt reizi dzīvošanas laikā. Ja mēs domājam par to, kad šo kaut kādu drošību katlu telpā, kad ūdens kaut kāda plīsuma vai vēl kaut kas, var uzlikt sensorus uz grīdā, kas nolasa, kad ir plīsums vai kas, un aizgriež galveno ūdens padevu. Vai es varu mainīt fasādes apdari? Ar ko man ir jārēķinās? Protams, mēs varam arī fasādes apdaru mainīt. Būtu jārēķinās noteikti ar izmaksām. Jo, pieņemsim, ja mēs pārējām uz ventilējumu fasādi, tad tā ir atkal nedaudz savādāk pieeja. Un ventilējumās fasādes ir gan koku, gan dažādas keramiskās, gan akmens un dažādu veidu siltinājumiem. Un atkal dažādu veidu pieeja ir, bet nomainīt var. Fasāde ir viens no risinājumiem, ko ik pa laikam kāds nomaina. Šobrīd arī mums ir viena fasāde, pieņemsim, ar termokoku.
Ļoti, ļoti gaumīgi, manuprāt. Un skaisti mūra māja ar termokoku fasādu. Bieži vien es dzirdu šo jautājumu arī mūsu klientu vidū, un arī viņi jautā, vai var paredzēt jumtā pārkari. Un, ja var, tad cik metru? Pārkarēji, jumta pārkarēji? Jā. Veikastei? Veikastei, nav tāds maksimālais garums, ko varam paredzēt. Es domāju, ka mēs tur varam līdz kaut kādiem 80 centimetriem, varbūt pat metru to veikastu palikt pāri. Bet, ja iet runa par ieejas lieveņu jumtiņu vai par terases jumtiņu, tur smukāk ir kāds mūsu pašs kaut kāds savs risinājums, kas ir jau atsevišķi jumta elements, nevis kas aiziet vienā laidienā. Jo, manuprāt, tas nav tāds, man viņš vizuāli nepatīk. Bet, ja klients tādas lietas grib, noteikti var projektēt, plānot, saprast un skatīties. Jo vizuāli ieraugot šo ļoti daudz kas mainās. Jo, pieņemsim, ja tev ir terasa, kur izejot ārā uz terases līdz izejas vietā, pieņemsim, ir līdz tās jumta augšai, pieņemsim, ņemam aptuveni 3 metri, tad, ja viņi iet tādā pašā slimpumā kā jumts kopā vienā laidienā, tad pēc 2,5 metriem, 3, tur jau būs knapi 2 metri. Pat, viņš tāds zems, viņš tāds pazūd viņam. Man liekas, pazūd tāds plašums sajūta, tāds straujišs nobeigums. Tā pārkara arī būtu redzama logos, ja? Jā, protams, viņi būtu redzami logos, protams. Jā, apkopojot jautājumus, ko uzdeva Anastasija, var visu mainīt, bet ir jābūt skaidram redzējumam, ko gribās. Un to ir jāparedz projektēšanas gaitā. Mums ir otrs ēpasts no Arve, kurš pirmo reizi būvēs māju. Mēs ar sievu šobrīd dzīvojam dzīvoklī un domājam par savu pirmo māju. Jo vairāk sākam interesēties par būvniecību, jo vairāk saprotam, cik daudz ko nesaprotam. Gribēju pajautāt dažus praktiskus jautājumus par šo sākumu. Cik ilgi aizņems mājas būvniecība un vai jums nav garas rindas? Pati mājas būvniecība. Tieši būvniecības process aizņem aptuveni 4-5 mēnešus. Tas ir tikai māja, ja mēs būvējam iekšdarbu un tā tālāk, kas viss attiecās uz mājas būvniecību. Ja iet klāt apzaļumošana, bruģēšana, sēdes labiekārtošana, tur viss tas process nedaudz ir savādāks un lielāks. Garāža vēl, ja ir klāt, tas atkal maina kaut kāds termiņus. Principā ir tā, ka mēs solam māju uzbūvēt līdz nodošanai no 10 līdz 12 mēnešiem. Tas ir, lai mēs iekļautos visos kaut kādos. Jā, jo mēs arī esam atkarīgi no ārējiem apstākļiem. Šodien, pieņemsim, bija -25. Tieši tā, un arī karstā vasarā ir bieži kaut kādi apstākļi, kas traucē varbūt strādāt, un lietas apstākļi, dažādākie faktori. Par rindām, kas attiecās, nav tā, ka rindas ir kaut kur tālumā nepāredzams. Mēs varam noteikt, ja šodien pieskās, mēs sākam projektēt, tad projektu mēs sagatavot un apstiprināt 4-5 mēneši. Tad pastāv iespēja, ja tagad ir maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, oktobrī varbūt varam ieliet jau pamats un jau tikt līdz iekšdarbiem, kad ziemā varam iekšdarbs veikt. Jā, liekas, ka galvenais process mums ir rudens laikā māju izbūvēt, ka viņā netiek iekšā ne lietus, ne sniegs. Tātad pamati, mūris, jumts un logi. Pareizi. Ja būvotļauju saņem ziemā, pieņemsim janvārī, tad mums ir jāgaida, ja ir augsts laiks, tad jāgaida pavasaris. Jā. Ja kāds klausoties šo podcastu tagad gribētu uzsākt ar mums sadarbību, tad mēs redzam, ka šobrīd mums nav tādas garas rindas. Cik daudz man kā klientam būs jāiesaistās mājas projektēšanas procesā? Noteikti būs jāiesaistās. Un jo vairāk iesaistīsieties, jo labāk. Līdz ar to jūs varēsiet neiesaistīties būvniecības procesā. Un viss raiti ritēs. Jums nebūs pēkšņi vajadzīgi kaut kādi izlietiņi risinājumi. Jūs man neprasīsiet
atsūtiet 3 variantus uz kaut kādiem krāna risinājumiem. Mēs to visu būsim jau izdomājuši sākumā. Un līdz ar to būvniecības process būs baudāms, viņām nebūs nekādi negaidīti pārsteigumi. Kas ir iekļauts mājas projekta izmaksās? Šo es varu pat atbildēt. Tātad mājas projekta izmaksās ir iekļauta teritorijas sadaļa, būvkonstrukcijas, arhitektūras daļa un arī energodos certifikāts. Papildus lietas, kas ir jāparedz, tas ir elektrības plāns, kur tiks apgaismojums rozetes. Ja gribās vēl komunikācijas, ūdeni, kanalizāciju, silto grīdu plāns, tad tie ir arī jāpērk papildus. Šobrīd projekta izmaksas ir 4000. Plus vēl ir papildus jāparedz saucamais UKT projekts. Ārējo tīklu projekts, ja ir pilsētas, ūdens un kanalizācija. Un kādas ir izmaksas būvniecībai, ja klients izvēlās mūsu tipēt projektu, neko nemainot, tikai mājai? Tikai māja ir 180,000 bez PVN. Tā ir uzbūvēta māja, labi iekārtota, ar vannstabām, ar flīzētām vannstabām, podiem, vannām, visām elektrībām. Un atgriežoties par projektēšanu, projektēšana notiek no 4 līdz 6 mēnešiem. Atkarībā, kurā vietā ir jābūvē un kur ir jāsaskaņo būvļauj un kas tā ir par zemi. Klients jautā, jūs māju vēl neesat uzsākuši būvēt, vai ir svarīgi domāt par elektrību jau tagad? Tāpat par virtuves iekārtu, vai es varu izmantot to vēlāk? Ir tā, ka ir bijuši dažādāki gadījumi, kad klients nomaina no sākuma izvēlās tipveidu risinājumu virtuves iekārtai, bet pēc tam nomaina pilnīgi savādāk šo virtuvi. Elektrības plānu un virtuves plānojumu, virtuves, kā iztīsies virtuves mēbeles, ir jāparedz jau sākumā. Lai mēs kā būvnieki varam izbūvēt, gan pieņemsim, ja jūs plānojuši uz salas izlietni, ka tur būtu ūdens. Un, ja esat plānojuši, iespējams, kaut kādu, tagad ir jaunie nosūcēji vai cepeškrāsni virs, tur būtu kontakti. Un to visu vajag paredzēt jau sākumā projektēšanā. Protams, tad, kad mēs izbūvēsim sienas, mēbeļu meistars nāks un pārmērīs. Vai izmērs ir korekts kā projektā. Ir pieļaujamās kaut kādas izmaiņas, kad varbūt nelielas nobīdes, bet principā mēs izbūvējam pēc projekta tā, kā tam ir jābūt. Nākamais ēpasts - Jurģis un Elīna. Mums ar sievu ļoti patīk doma par savu māju, bet visvairāk biedē tieši izmaksas. Ne tikai pati būvniecība, bet arī dzīvošana pēc tam. Gribējām saprast, ar ko reāli rēķinās. Un kā pirmais jautājums ir, kādas ir ziemas mēnešos elektrības izmaksas? Tagad pieņemsim šī gada ziemā, kas bija pēdējos 10 vairāk gados augstākā ziema, kopējās elektrības izmaksas bija ap 1000 kW. Attiecīgi, kāds katram ir pieslēgums šai elektrībai, kāds ir tas tarifs. Tad ap 1000 kW viss kopā, apkurs, siltais ūdens, visi patērētāji, veļsmašīnas, siltumsūkņi, visa rekuperācijas iekārtas. Man liekas, tas ir ļoti labs cipars. Un tad arī klients jautā, kādas būs mājas uzturēšanas izmaksas. Mājas uzturēšanas izmaksas ir reizes gadā būtu labi, ja ir bioloģija, bioloģiskā kanalizācija. Tā būtu labi apkopta, iztīrīt, pāriet visam pāri. Būtu labi siltumsūknim veikt apkopu reizes gadā. Noteikti būtu jāskatās par rekuperāciju, tā ir jāveic apkops. Rekuperācijai ir, pieņemsim, mums ir rekuperācija, kur parāda pēc pusgada, kad ir jāmaina filtri vai vai ir kaut kādas problēmas. Tās ir tādas, varbūt ir terase no eļļotiem dēļiem, tad terasīt ir jāatjauno reizi gadā. Cik tas varētu būt finansiāli? Filtriem tur būtu ap kaut kādiem. Visi paši filtri tur ir 50 €. Tad, ja paši maina, tad tas neko nemaksā. 50 € filtri, tos var nomainīt vēl paši. Bet apkurs iekārtai Daikinam ap kaut kādiem 120, 150 līdz 200 € ir jārēķinās šī apkopa. Bioloģija 120, 150 €.
Te ir viens jautājums par projektēšanu. Vai obligāti ir jātaisa ģeoloģija un varam taupīt uz to un netaisīt, ja es zinu, kāda tur ir grunts? Jā, jūs varat netaisīt ģeoloģiju, jūs zināt, kāds ir gruntsūdens, zināt, kāda ir jūsu grunts. Esiet gatavs kaut kādām, varbūt atrokot vaļā, jānomaina augsne, ir smilts jāpārmaina. Var netaisīt. Un pat uztaisot ģeoloģiju, ir bijušas situācijas, kad vienā stūrī ir garāža, kur ir paredzēta ir norakta celmi. Tad to ģeoloģiju nekur neredzējām, izrokām, nomēnam. Ir dažādi risinājumi. Nav vienīgais risinājums, ka tikai tā un nekā savādāk. Kāda ir energoklase jūsu mājām un ko tas nozīmē man kā mājas īpašniekam? Mūsu mājām energoklase ir energoefektivitātes klase. Un ko tas nozīmē kā īpašniekam? Tas nozīmē, ka māja ir nosiltināta no visām pusēm tā, lai siltums neiet ārā, augstums nekur iekšā, un tādējādi tev māja tieši šis elektrības rēķins apkurei būs zems. Un ventilāciju veidos rekuperators. Tad viņš jautā vēl, ja viņš izvēlētos ar mums būvēt māju, vai viņš var pats sagādāt materiālus? Mēs nedaram tā, jo mēs nedodam garantiju par citiem blokiem, par citām lietām. Arī materiālu iegāde un sagāde, pieņemsim, mēs strādājam ar bloku piegādātājiem. Man atnāk kaut kāds palets ar blokiem, kas ir saplīsuši vai kaut kāds. Mēs tad paši risinām to jautājumu, kārtojam, lai mums nomaina palets un tā tālāk. Ja klients atved blokus, tad mēs nevaram efektīvi strādāt pie tā. Ja ir jāmaina bloki vai kaut kādas lietas ir jāmaina, tad tas ir jādara klientam, to dara klients, tas aizņem laiku. Mēs nevaram plānot savu būvniecības procesu. Mēs daudz ko nevaram. Daudz, kas arī aizkavējas un mainās termiņu kaut kādu materiālu piegādē. Tieši tā, jā. Raitis veic izpēti, lai saprastu, kuram būvniekam var uzticēties. Šobrīd skatāmies dažādas būvniecības uzņēmumus. Bet, godīgi sakot, internetā ir tik daudz negatīvu stāstu, ka ir grūti saprast, kam vispār uzticēties. Tāpēc gribējām pajautāt dažas lietas. Cik gadus darbojaties kā uzņēmums? Kā uzņēmums mēs esam 90. gads, bet būvniecībā es esmu no bērnības. Es būvbedrējos, izaudzis un remonta darbos, un viss man dzīve ir būvniecība. Viss, kas ir saistīts ar visur, kur es esmu bijis kaut kādos savos dzīves posmos, tas man viss ir bijis saistīts ar būvniecību. Ir piedzīvot arī būvniecības laiki, kad ir bijis jaunības periods, trakuma periods un trakie brīži dažādi visādi. Arī tad es esmu būvniecībā pat darbojies. Varbūt precizējot, kā ciematu attīstītājs un tipveidu mūru mājas būvnieks, mēs esam jau gandrīz 5 gadus. Jā, būvniecības darba organizēšanā jau esam ilgu laiku darbojušies, un tas ir viens no mūsu panākuma tādiem, kā teikt, stūrakmeņiem, kad mēs ļoti plānojam un ļoti pievēršam uzmanību šiem procesiem. Mums ir komandas, kas brauc tikai uz pamatiem. Viņi aizbrauc, sagatavo pamatus. Tad ir komandas, kas nodarbojas ar mūrēšanu. Viņi brauc mūrē. Tad ir nākamā komanda, kas brauc liek jumtus. Tad ir komanda, kas iestrādā siltās grīdas, kanalizācijas un tā tālāk. Tad ir komanda, kas brauc uz iekšsienām. Un tad ir komanda, kas brauc uz iekšējā apdara. Un tas ir tas, ka katra šī komanda ir nodarbināta un ir viena pamata, tad ir nākamie pamati. Tās ir mūsu komandas. Mums ir kāda darba, mums ir arī ārpakalpojumā, bet lielākā daļa ir mūsu paši cilvēki. Jā. Tikko iegādājamies jaunu biroju, ļoti skaists, 3 brīnišķīgas telpas, ir konferenču zāle, kurā varam satikties, runāt, apspriest, izspriest jūsu projektu klātienē, padzert garšīgu kafiju, garšīgu tēju. Ļoti pie tējām šobrīd es pēdējā laikā tā iedvesmojos. Ir daudz dažādas visādas zaļās tējas un melnās tējas. Un patiesībā arī šogad mūsu tipveidu mūru mājas projektam mēs piedāvājam mūsu flīzes.
ko var izvēlēties. Un arī tās ir birojā, birojā. kam ir paredzēta telpa, kur var klātienē visu apskatīt. Var izvēlēties. Tieši tā, mums ir ļoti labi sadarbības partneri arī uz vinilu, uz flīzēm, uz durvīm, kas ir ļoti būtisks. Iekšdurvis var izvēlēties, vairs nav tikai viens variants. Jā. Tāpat arī ir projekti, kuros jau esam mainījuši logus. PVC logu, alumīnija logu. Alumīnija logu. Bet, ja runa iet par biroju, mums šie paraugi, tie mums ir procesā. Tie tulītās arī jau būs birojā apskatām. Tā kā, jā, droši brauciet pie mums uz biroju ar sieviņu un skatieties un izskatiet savas interesējošās lietas. Vai mājai arī ir garantija un uz ko tā attieksies? Jā, mājai ir 3 gadu garantija. 3 gadu garantija ir būvniecības darbiem. Un, attiecīgi, pārējā garantija, kas ir iekārtām un viss, ko paredz ražotājs. Attiecīgi, viss, kas saistās ar būvniecību, tas ir, ko ministra kabinets noteicis, ir šie 3 gadi. Tad arī tos 3 gadus mēs varam iedot. Bet, protams, ja būs kaut kādi jautājumi arī pēc 5 vai 7 gadiem, mēs ar lielāko prieku atbrauksim, runāsim, palīdzēsim, atradīsim labākos risinājumus. Mums pēc 10 gadiem zina, čau, Gvido, Galgā, jūs mūs uzcēlāt māju, mēs gribētu pārkrāsot sienas, vai varat nomainīt grīdas segumu? Es domāju, ka mēs noteikti varētu daudz ko palīdzēt šajā jautājumā. Bet vai tieši mēs paši atbraukt, nomainīt un sakrāsot? Iespējams, ka jā. Iespējams, kādu mūsu partneri atbraukt un to izdarīt. Jā, noteikti zvaniet mums šajā jautājumā. Jā, un arī iepriekšējā atbildē pieminējām par šiem sadarbības partneriem. Mēs izvēlamies sadarbības partnerus, kas arī sniedz konkrētu garantijas termiņu un labu servisu garantijas gadījumā. Jā, tas atgriežoties nedaudz pie garantijām, mēs ļoti šobrīd skatāmies uz mūsu sadarbības partneriem, kas var nogarantēt tieši gan dot labas garantijas gan grīdām, gan segumiem, gan logiem, durvīm. Tā ir ļoti svarīga lieta. Ļoti svarīga lieta. Lai tiešām šis tipveida projekts būtu izstrādāts līdz pēdējai niansei, un mēs varam dot savu garantiju un savu vārdu. Jā, tieši tā. Jo mūsu galvenā uzņēmuma vērtība ir godīgums. Un, ja ir garantijas gadījums, mēs arī nākam. Mums arī ir izstrādāts garantijas process. Kā var šo garantiju saņemt? Ir bijuši gadījumi, kad klients pats mājās kaut ko maina, dvieļu zāvētāji, vēl kaut ko. Nav pareizi saslēdzis atpakaļ, nav atgaisojis, kaut recirkulācija nestrādā vēl kaut ko. Klients dusmīgi zvan, man te kaut kas te neiet vai vēl kaut ko. Mēs ejam, iztaisam, mēs redzam, klients pats tur visu ir, Mēs nesakām klientam, ka viņš pats vainīgs. Mēs visu sakārtojam. Tad par drošību. Kāda ir ugunsdrošība mūsu mājām un vai ir signalizācijas? Mums ir atsevišķas mājas, kurām mēs strādājam signalizācijas iekšā. Ir signalizācijas, kas tiek iestrādātas gan uz Wi-Fi, gan uz vadu sistēmu. Ir ugunsdrošība arī tādā pašā, gan uz Wi-Fi, gan uz vadiem. Tā kā viss ir iespējams, arī video novērošanas un tā tālāk. Jā, viss. Video novērošanas patiesībā mums ir ļoti bieži. Uz katru mājas stūri divas kameras. Uz katru mājas stūri pa kamerai, jā. Domājot par būvniecības procesu, ir jautājums, vai taisat blower testu? Mēs standartā netaisam blower testu, bet ja klients vēlās ar lielāko prieku, uztaisam blower testu, attiecīgi saprotam, kurā brīdī to vēlamies, pieņemsim, ieliekam logus, apmetam sildes, saliekam griestu pīrāgu un uztaisam blower testu, nav problēma. Kā nākamais jautājums arī ir ļoti būtisks. Es gribētu, lai būvniecības laikā būtu būvuzraugs. Kad viņš jāiesaistās un ar ko jārēķinās? Jā, tā ir normāla prakse, kad ir būvuzraugs kaut kādos procesos. Un, vislabāk, ja ir būvuzraugs, tad ar būvuzraugu iepazīties jau projektēšanas gaitā, kad mainām kaut kādas plānojumus, kaut kādas lietas, kad būvuzraugs jau var iesaistīties ar saviem varbūt kaut kādiem svarīgiem viņam lietām, kas viņam ir svarīgs, ka viņš var jau komentēt un tā kā dot mums saprast, ko ņemt vērā. Ļoti varbūt nebūtu forši, ja būvuzraugs tiktu pieņemts kaut kādā procesā,
kad sākusies ir būvniecība. Nē, viņš drīkst būt, atbraukt, paskatīties, bet ļoti bieži ir tā, ka būvniecības saka, bet ko, tu taču vajag 16 mm armatūru, kāpēc tie ir 12? Jo šī armatūra ir paredzēta konkrētajā projektā, ko ir izstrādājis projektētājs arhitekts. Tieši tā, un tāpēc ļoti svarīgi ir, ka viņš neierodās pusceļā un nesaka, kāpēc durvis verās uz otru pusi. Jā, jo šajā gadījumā, ja būvniecības būtu piesaistīts uz būvniecību, tad nevis traucētu, bet apturētu. Apturētu būvniecību. Būtu jārisina tagad, jāsakārto lietas tā, kā būvnieks uzskata, tā kā uzskata šis būvniecības. Bet tajā brīdī, kad būvniecības ir piesaistīts pašā sākumā, mēs jau apsēžamies pie galda un izrunājam konkrētās risinājumus projektā, mezglus, būtiskas lietas, ko viņš gribētu ievērot. Šobrīd esam mājas plānošanas procesā. Saprotam, ka sāk parādīties ļoti daudz praktisku un tehnisku jautājumu, par kuriem iepriekš pat neaizdomājāmies. Gribējām saprast, kā šīs lietas parasti tiek risinātas praksē. Kur stāv filtri, jo man būs dziļurbums uz zemes un nav pilsētas ūdens. Kur man būtu jāparedz filtriem vieta? Mums filtri standartā ir katlmājā, un tas ir forši, kad tiek domāts par to. Jo noņemot analīzes, nevienmēr ir labs dziļurbums. Ir vietas, kur ir ļoti labi dziļurbuma ūdeņi. Bet ir lietas, kur ir vajadzīgi šie filtri, un tad uzstāda filtru. Un viss kārtībā. Un telpā jau ir paredzēta vieta. Vai es šo filtrācijas ūdeni varēšu palaist biokanalizācijā? Citi saka, kad laiž, bet mēs šim ūdenim, šiem salas filtriem, šo ūdenī laižam atsevišķi. Mums ir atsevišķs izvats un izlaižam atsevišķā infiltrācijas laukā, kur viņš atsevišķi izsūcās zemē. Mēs viņu bioloģijā nelaižam iekšā. Kādus risinājumus jūs izmantojat lietas novadīšanai? Lietas novadīšanai ir dažādi risinājumi. Ir paredzēti jau konkrētā zemes gabalā, jau varbūt ir jau lietas kanalizācijai pieslēgums, var pieslēgties pie lietas kanalizācijas. Tad ir dažādi arī ar infiltrācijas laukiem, ar dažādām kasetēm, kur infiltrējās, kur iesūcās zemē šis lietas ūdens. Un, dažādi risinājumi. Var arī neko neatstāt, lai tur tek prom. Visādi risinājumi ir. Bet mēs rokam iekšā zemē, infiltrēties lauks no oļiem, un smuki pa oļiem aizsūcās prom ūdens. Pieņemsim, mums māja ir 400 pār kvadrātmetri jumta. Mums ne pie vieniem lietiem nekad nav pārsūknējās. Ja mums ir, pieņemsim, ļoti pateicīga zeme. Mums ir smilšaina augsts. Paldies, ka skatījāties šo epizodu. Nākamajās epizodēs mēs runāsim par mūsu ciematu kalnu buciņiem. Būs arī citi klienti, kas stāstīs par piedzīvoto ar mums un kā ir bijis sadarbība ar mums. Tāpatās, ja jūs neredzējāt mūs šodien vai vakar, variet noskatīties mūs rītdien YouTube vai Spotify vai Apple podkastā un turpināt un piesakojieties. Un sekojiet mūsu podkastiem, kur mēs stāstīsim par jums interesējošiem jautājumiem un kur būs mūsu klienti. Uz tikšanos pamatos. Uz tikšanos pamatos.